Sveiki, mani sauc Ivo Butkevičs, es esmu TV3 ekonomikas žurnālists un sveicu jūs jau kārtējā raidieraksta Piķis un ģēveles sērijā, kurā mēs ierasti nedaudz nopietnā, ne uz nenopietnā gaisotnē atskatāmies uz aizvadīto nedēļu. Es sarindoju, manuprāt, nedēļas uzvarētājs, nedēļas zaudētājs un kādu notikumu, kur vēl pāragri pateikt, kā tas viss beigās beigsies. Un mēs to visu apspriežam ar kādu viesi. Šodien ciemos pie mums ir Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents. Labdien! Sveiks! Un sāksim nedaudz ar grēksūdzi, nelielu autoru grēksūdzi un atrunu. Ierasti mēs šo raidījumu rakstam piekdienās, šodien ceturtdienas pievakara, vajadzēja grafikus salāgot. Tāpēc, ja jums ir jautājums, kāpēc mēs pilnībā nepieskaramies tām milzīgajām ceturtdienas ziņām, kas varbūt vakarā parādīsies, ka mums kaut kāds naftas atradnes ir atrastas Gaiziņa pakājā vai kaut kas tam līdzīgs, mēs nezinām, kas ir noticis vienkārši. Un ejam tad pie tās aizvadītās nedēļas. Un starp nedēļas uzvarētājiem pašreizējā dramatiskajā demografiskajā dimbā institūcijas un amatpersonas steidz sveikt un materiāli atbalstīt trīnīšu nākšanu pasaulē Rīgas dzemdībnamā. Šāds priecīgs notikums pēc vairāk nekā gadu ilga pārtraukuma personīgi jauno ģimeni sveic ar jaunais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, un īstenībā mums sāk veidoties tāda kā nedaudz īpatnīga tradīcija. Ko līdz nomainās labklājības ministrs, mums piedzimst trīnīši. Un Reinim Uzulniekam jāuzmanās, varbūt rotācija viņa amatā ir atslēga mūsu demogrāfijas problēmu risināšanai. Starp nedēļas uzvarētājiem arī Eiropas komisija, laikā, kamēr Savienotās valstis pamiera sarunās raugās uz iespējamu sankciju mīkstināšanu Krievijai, no Briseles tieši un skaidri paziņojums, ka jebkuram tam līdzīga veida risinājumam ir būtisks priekšnoteikums. Okupanti varētu vienkārši sakravāt militārās pekeles un izvākties no Ukrainas. Dažkārt tas ir tieši tik vienkārši. Un starp nedēļas uzvarētājiem arī Rīgas dome, kas vēlreiz lēmusi visā galvaspilsētā aizliegt azartspēles. Iepriekš šīs ieceres tehniskais izpildījums atdūrās pret Satversmes tiesas bargu āmuru. Jaunajā piedāvājumā attiecīgā izklaide būšot atļauta tikai atsevišķās nomaļās teritorijās un 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās. Un ļoti labi, nepārprotiet, legāls bizness ir legāls bizness, un arī tam ir sava vieta, bet es galīgi neaugstu atgriezties tajā laikā, ka uz katru krustojumu 4 stūriem bija 5 feņķi. Tāpēc varbūt arī labi, ka tā, un skatīsimies, kā tur tālāk attīstīsies. Starp nedēļas zaudētājiem Valsts digitālās attīstības aģentūra, kas nodrošina portālu latvija.gov.lv darbību. Šonedēļ iedzīvotājiem tika izsūtīta informācija saistībā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Paziņojumi šajā vietnē jau ierasti uzsit cilvēkiem asinsspiedienu, un tad visi gāja skatīties, kas tur īsti ir. Un, protams, mājaslapa nokārās, valsts oficiālais portāls. Šķiet, ka e-nedienas ir kaut kāda daļa no mūsu latviskās dzīvesziņas, un cerēsim, ka kaut kad varbūt tas tā nebūs. Starp nedēļas zaudētājiem ar valsts ieņēmumu dienestu nodokļu muitas policijas pārvaldes vadītājs Aigars Prusaks. Viņa pārcelšana topošās jaunveidojamās nodokļu muitas policijas priekšnieka amatā nobremzējas kāds samērā skandalozs gadījums, kurā Latvijai izslīdējuši cauri krava ar gandrīz 0,5 tonu heroīna. Proti, Latvijas televīzijas raidījums de facto vēstīja, ka mūsēji esot brīdināti par šādu nelegālu sūtījumu un pat vairāk kārt. Taču tas netika izsekots līdz pat brīdim, kad pameta Latviju. Atbildīgi aizbildinājušies, ka šāda informācija bijusi jau arī iepriekš, tā esot pārbaudīta un nav apstiprinājusies. Galu galā krava gan Latvijai cauri izgājusi un pēc tam aizturēta Vācijā. Vīd sākta dienesta pārbauda, kaut ko sakās darām arī knapa. Un starp nedēļas zaudētājiem jāpiemina, ka valstī turpinam uzdzīvot. Publiskās tērēšanās pieskatītāja Fiskālās disciplīnas padome šonadēļ ziņoja, ka valsts kopbudžetā jau pēc pirmajiem 2 mēnešiem ir 70 miljonu eiro deficīts. It kā jau loģiski mums budžets vispār paredzēts ar deficītu, bet pirms gada šajā laikā mums bija vēl 180 miljonu pārpalikums. Februārī par 70% pieauguši izdevumi dažādām precēm un pakalpojumiem. Un noteikti dzirdēsim, ka tā jau viss ir plānots, tikai kaut kā nepamat sajūta, ka šī ballīte beigsies tā, kā šādas ballītes mēdz beigties ar fiskālām paģerām. Un kas zina, kā tas beigsies notikums, un šonedēļ atkal Latvijas ekonomikā visas acis uz LMT un TETU, proti nākamais cēliens abu mūsu tehnomilžu pārvaldības izrādēm. Valdība lem par sarunām ar kompāniju līdzīpašnieku Skandināvu Telia. Izskan, ka izpirkt zviedrus varētu izmaksāt savus 550–600 miljonu eiro, skatīt dažādi varianti, kā to potenciāli izdarīt, neiegrābjoties valsts maciņā, kur jau tā tēlaini izsakoties sāks vilpot vējš, un nekas gan joprojām nesot izslēgts no visiem iespējamiem scenārijiem, kā to sapiņķerēto pārvaldības mudžekli atrisināt, bet burtiski 10 gadiem ilgs šīs sarunas, un ir sajūta, ka beidzot tam kaut kā taustāmi vajadzētu beigties. Kā tieši, pagaidām, kas zina.
Un sveiks vēlreiz, Ingmār. Es noteikti nezinu. Tu noteikti nezini, bet Es aktīvi norobežojos. aktīvi norobežojos no ilgajām diskusijām. Jā, Bet klausies, pirms mēs ķeramies pie nosacīt, nezinu, kaut kādām smagajām lietām. Nosacīt brīvu vietu jūsu reklāmai. Kas LMT pat labāk aktuāls, kas jums tur varbūt dienas kārtībā interesantākais, ar ko jūs pat labāk nodarbojaties? Es domāju, tas, kas mums ir aktuālākais, ir tas, ka mēs esam viens no labākajiem un pirmajiem Eiropas operatoriem, kam, ziniet, pirms daudziem gadiem, vēl pirms Covid, tik sen, visiem bija baigā tāda bļaurēšana par to, ka tagad būs 5G tehnoloģijas un saule liekas rietumos un tādā garā. Un tas tā kā pieklus, Covid mūs izkonkurēja tur vispār bez jautājumiem. Un visus šos gadus klusām dažādi operatori ir mēģinājuši kaut kādu jēgu dabūt no šīs 5G tehnoloģijas. Tas nav vienkārši uzbūvēt tīklu. Tas nozīmē, vai tu vari saražot kaut ko foršu priekš no robotiem, priekš uzņēmumiem un tam līdzīgi. Un mēs esam bijuši diezgan spītīgi, un mums daudz kas ir sanācis. Sākot no aizsardzības nozares līdz sensoriem, mēs esam tikuši ārā no tās zonas, kur tikai PowerPoint slaidi par to, kāds kosmos būs pēc 10 gadiem. Un kāpēc es to lepojos? Tāpēc, ka daudzi ceļā nogura un pārstāja ticēt un palikt tikai citu operatoru Eiropā. Tajā zonā, kur ir tikai parasti sakari un nevis kaut kas tāds bišķiņa jautrāks. Kāds ir tas plašākais labums no 5G? Neskaitot vienkārši, ļoti vienkārši atbildi. Īstenībā, varbūt es saprotu par to, kas tas nav. Jūs vienkārši atceraties to, kas bija 2G, 3G, 4G, un mūsu mīļā tante Bauskā saņēma tieši to pašu pakalpojumu, ko aizsardzības ministrija vienmēr. Tad nebija atšķirības. Tas bija masu pakalpojums, principā visiem bija vienāds. Tas, kas ir tas 5G solījums, ka tas ir industriāls standarts veids, kas ir priekš rūpnīcām, robotiem, sensoriem, droniem, speciāliem tīkliem. Un tas, ko mēs kādreiz varējām izdarīt ar datortīkliem, kad mēs savienojam savā starpā datorus, parādījās visādi jēdzīgi lietojumi, tas pats būs tagad arī tikai no bezvadu veidā. Un tā ir tā nākotne. Viņi ir tehnoloģiski, viņi ir grūti varbūt cilvēkiem tādā sev taustāmā veidā uzreiz iztēloties, bet ja mēs kādreiz jūs gribat staigāt apkārt ar brillēm, kurās ir mākslīgā intelekta engines, tas nozīmēs to, ka tuvākajā bāzes stacijā ir speciāls serveris, kurš strādā ar 5G, kas to nodrošina. Tā tehnoloģiskā rītdiena, viss tas kosmos, viņš lielā mērā būs būvēts uz 5G arhitektūras. Bet 4G to nebūtu varējis nodrošināt? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir 4G daudz vienkāršāk lieta. Tas ir parasts internets. Tāds, kāds jums ir mājās, vai tā būtu optika vai DSLs, vienalga, kas tam līdzīgs, tas vienkārši ir parasts pieslēgums. Bet, teiksim, panākt tādu pašu bezvadu efektu, speciāli izdalīts smalkas frekvences, būvēt jums pašiem savus privātus tīklus, likt iekšā no miljoniem sensoru uz kvadrātkilometru. Viss šis te ir vienkārši jauns standarts. Tas skan varbūt garlaicīgi, bet vienkārši jums varbūt ir jānotic man uz vārdi, ka tā ir liela štēle. Big deal, jā, latviski runājot, jā. Mums sanāk, lūk, kas arī būtiski. Klausies, kas tas bija? Tu pieminēji par to 5G sākumu Latvijā un visu to, kas pavadīja to ņemtni es nezinu, mums tuliņa žaunas izaugs visiem un trešās kājas un vēl neskas. Kā tu to skaidro? Es skaidroju to tā, ka ar katru nākamo gadu cilvēku vēlme noticēt brīnumam arvien ņemās spēkā. Un man liekas, ka tas neiet no mazumā šobrīd. Un katrs jauns kairinātājs, vai tas būtu 5G, vai tas būtu Covid, vai tas būtu sazinka, kas vēl, atrod dzirdīgas ausis, kur varbūt ir, tu mēģini saskatīt mistisko tajā visā. Un kaut kādas, kas ir tas cēlonis, mēs varam tur gari spekulēt, kāpēc, kas ir tā vajadzība. Varbūt cilvēkiem trūks no baznīcas vai trūks kaut kādas izglītības, bet viņiem gribās to brīnumu. Un tas brīnums var būt to brīnumu vai to sazvērestību. Priecīgs vai bēdīgs brīnums vai šausmu brīnums, bet kaut kāds brīnums. Un tu saki, ka no maģisko, un kā bija tas slavenais teiciens, ka jebkura pietiekami sarežģīta tehnoloģija izstās pēc maģijas. Ja? Un tad tu tam piešķir tās burvju īpašības. Ja? Un tad tas uzreiz paliek jautrāk dzīvot. Garlaicīgi. Jā, sākotnēji cilvēkiem arī uguns šķiet, kā... Jā, man joprojām liekas, jā. Maģija joprojām. Neaiztik. Bet 6G arī top. Tas ir
Cilvēki izdomājuši, kā to labāk uzprasīt. Tas ir kaut kas, ko mēs noliekam pagaidām tādā tālākā plaukņā, jo mums līdz galam ir jātiek galā ar 5G un vispār tām izmaiņas iespējām. Es domāju, ka par to nevajag galvu lauzīt. Saka, ar nozarē, man gados vecāku un piedzērušāku kolēģi saka, tikai tās tehnoloģija paudzes, kurām ir pāris skaitlis, tās normāli strādā. Labi šādi 2G, labi šādi 4G, 5G ir ķezām, 3G mēs tikko izslēdzām, 6G būs beidzot tas, ko mums pirms 6 gadiem solīja par 5G. Tas tāds tehnoloģija joks, par kurā visticamāk, kas ir arī taisnība. Lielā mērā daudz, kas no tā, kas tika fantazēts, viņš beidzot tikai, tas, ko mums solīja pirms 6 gadiem, mēs ar ražotājiem un partneriem esam tikai tagad spējam vispār piegādāt. Tā kā pa īstam uzplauks, viņš, es domāju, kopā ar 6G atnākšanu. Bet tas pa īstam cilvēku, kurš skatās TikTok, YouTube, internetu, saņem e-pastu, telefonu, tas ļoti minimāls skars. Bet ko tas skars? Ko skars, nezinu, piemēram, 6G iespēja un potenciāli risinājumi, ko tas pavēr? Piemēram, paņemsim, teiksim, mūsu mīļo aizsardzības nozari. Ja vecos laikos aizsardzības nozare strādāja ar visām savām rācijām, kas baigi fundamentāli tehnoloģiski neatšķirās no 60. un 70. gadu izstrādājumiem, tad mūsdienās nezinu, bruņu vai militāru vienība var braukt pati ar savu mobilo tīklu, kam nav nekāda sakara ne ar LMT vai no TL2 vai BIT. Viņiem ir pašiem savs šitādi izmēra kaste, kas ir viņu pašu tīkls, kas var saslēgt savā tīklā visus kaujiniekus, dabūt visus sensors no ieročiem, no komandu vadības sistēmām, un to nevarēja izdarīt ar 4G tīklu nekādā veidā, tad tagad to var izdarīt ar 5G tīklu. Ja tev ir, teiksim, rūpnīca, kurā ir daudz robotu, kas pārvietojās, un tā ir daudzām rūpnīcām problēma, ka viņiem ir jāpārvieto viņu, teiksim, līnijas reizi mēnesī, reizi nedēļās. Tu nevar tam visu laiku pievilkt no vadus un optiku. Ja? Tev vajag ļoti droši vadāmus bezvadu tīklus. Tas atkal nāk līdz ar 5G standartu. Tāpēc es arī vienmēr bišķiņ aizēju nost, tas ir par dzelžiem un robotiem. Ziņā, tas ir mazāk par iPhone. Tas, kas gan varētu notikt, kas pagaidām lēnā garā tuvojās, tā sajiešana kopā starp mākslīgo intelektu un bezvadu ierīcēm, jo vietālrunis ir bezcerīgi novecojis. Ja? Es nezinu, vai jūs varat nosaukt, kāda ir atšķirība starp to vai citu iPhone vai Samsung. Grūti parasti cilvēks vai vienkārši melnu plāksnīti. Ja? Viņš kā tehnoloģija, tā ir veca tehnoloģija, bija vietālrunis. Un visu laiku tās gaidas ir, kad būs tā pārēja, kad būs kaut kāds jauna lieta. Nezinu, piemēram, ir fantāzija par tām pašām brillēm. Es esmu jau redzējis beidzot relatīvi jēdzīgas, kuras nav drausmīgi smagas. It kā normāls skata brilles, bet jau, kā saka, piepačkāts ar tehnoloģijām. Un tas ir iespējams tikai tad, ja kaut kāda daļa no tās rēķināšanas tās brilles dara tīklā. Un tad tas ir tā zona, kur beidzot varbūt tās kosmiskās 5G tehnoloģijas atnāks jūsu dzīvē, ka jūs, ir tāda mūžīgā fantāzija, ka cilvēks ies pa ielu apģērbies arī digitāli. Proti. Visiem ir brilles, tev ir brilles, man ir brilles. Un, ja tagad, teiksim, tev ir avatārs, tur kaut kur nebūtu, tad tev šo avatāru uzbelts sev virsū. Visi tie, kuriem arī ir brilles, tevi redz tādā veidā. Labi, un kāds novelk brilles, un tu esi pliks? Viss tieši šāds tests ir pilnīgi parasts un garlaicīgs. Tas nav nekas racionāls, bet ja mēs arī tagad pastamies, lielākā daļa internetu patēriņiem nav nekāda sakara, kur ārkārtīgi funkcionāli. Ja? 70% no interneta ir tikai no video. Ja? Tad, lūk, jūs esat lielākā daļa. Tad ziņas, saturs, izklaide un visādi viģiki. Tev šķiet, ka tās brilles varētu būt tas, kas padara šito par vakardienu tādā izpratnē, ka tas arī, nezinu, kaut kādā pārstāvā nākotnē. Vienkārši mēs nenēsājam kabatā vairs šādas lietas. Domāju, kaut kādā mērā telefona formātam ir kaut kas mainīsies. Tas tā kā, ziniet, tas tā kā ģeopolitikā ir tas, ja te kaut kas liekas, valstu vēsturē un arī tehnoloģiju vēsturē, tas, ja te kaut kas liekas stabils un nemainīgs, tad viņš visticamāk mainīsies. Es nezinu, kā. Brilles varētu būt tas, ko varētu šobrīd iztēloties. Kad kā tu padari to lietu vieglāku. Bet iespējams, mēs to risinājumu vēl pat neesam iedomājušies, ja? Varbūt ne. Kaut gan neviena inovācija nav pēkšņa. Jebkura, ja mēs skatāmies vispār tehnoloģiju vēsturi, viņas viss izriet no kaut kā, ko citi cilvēki darījuši pirms tam. Tas pilnīgi pēkšņi nebūs. Kādā šķiet, kas ir tuvākais, kas varētu ienākt mūsu dzīvēs, kas mūs tiešām pārsteigs no tehnoloģiju viedokļa? Es pateiktu, ko es gribētu. Tad ko tu gribētu? Es nezinu, kas tas būs, bet šobrīd es esmu drusku nobijies, apjucis, jo visi solīja to pēc patiesības laikmetu. Ja?
Un mēs tam daudz gadus tuvojāmies ar vien lielāku troksni sociālos mēdījos, ar vien vairāk sviesta, mazāk faktu. Manuprāt, Trumpa kungs ir tam nosvinējis to, tagad ir pēcpatiesības laikmeta atnākšana, ir iestājušies pilnībā. Tad ASV prezidents saka, ko grib, kā grib, kur grib. Tam nav nekāda fact-checkinga, nekādu seku, nekā nav. Tas ir rīktīgi jocīgi. Tad tas, ko es gribētu, es nezinu kādā formā, bet es sevi izjūtu pieprasījumu, es gribētu zināt, kas ir taisnība. Vai to var izdarīt mēdī, nezinu. Tur ir kaut kāda mēdīja līdz šim tādā moralizējošā gaisotnē, un tam nav nekādu cerību cīņā ar TikTok un ar YouTube vai Instagram. Tas nestrādās. Bet kaut kādā formātā kaut ko gribās zināt, kā ir pa īstam. Un kas varētu būt tas risinājums? Nav idea. Nav idea. Varbūt tas es piekrītu, ka tas, ko mēs sapratām ar fact-checkingu vai tur, nezinu, kaut kādām pārbaudēm, manuprāt, tas ir jau ieguvis negatīvu nokrāsu vienkārši. Jo tu dabū tādu tā kā skolotāju sajūtu. Jā, tādu moralizējošu sajūtu. Man šķiet, ka šis ir arī kaut kas, ko mums pašiem ir izdomāt. Jo it kā tas radās no jēdzīgas lietas, no vēsturiska principa žurnālistikā, kas bija, ka ja viena puse saka, ka ārā līst, un otra puse pasaka, ka ārā nelīst, tu vari nevis citēt abas puses, bet bļāviens atvērt logu un pateikt, kā ir. Te gan rodas neliela problēma. Ja mēs sākam politizēt pilnīgi visu, tā skaitā zinātni, mēs nokļūstam pie lielas problēmas, kur mēs vispār nosakām, kas tad īsti ir objektīva patiesība. Jo vienkārši ārā līst vai ārā nelīst. Nedaudz sarežģītākā situācijā mēs nokļūstam, ja mums ir jārunā nevis par to, kas notiek, bet par risinājumiem kaut kam, un kur mēs tad ieraugām kaut ko, kas varētu atgādināt vismaz objektīvu pasauli. Labā ziņa, ne labā. Tā nav labā ziņa, vienkārši ziņa. Es domāju, ka mēs varam redzēt, ka dabiskā atlase strādā. Tā ziņā varbūt, ka mūsu dzīves nogriežņi bija viedokļi, bet mēs neredzēsim risinājumu. Bet dažu paudžu laikā šis informācijas pārslodze, viss, kas šobrīd notiek ar izglītību, zinātnes un politiku, ar krītošo demogrāfiju, tas viss maina dabisko atlasi cilvēkam kā sugai. Tas ietekmēs kaut kas, neatkarīgi no tā, kas man šķiet morāli labi, pareizi vai slikti, kaut kas izdzīvos no šitās te putras, kaut kas paliks pāri. Un kaut kāda konverģence notiks. Iespējams, ka izdzīvos cilvēki, kuri spēj šim pielāgoties, kuri spēj dzīvot, vai kuri spēj saglabāt kritisko domāšanu, vai arī gluži otrādi, kuri pilnīgi elastīgi un kuriem neinteresē fakti. I don't know. Tas būs kaut kas, kas paliks pāri. Jā. Mums ir arī mākslīgā intelekta laikā, kur mēs ar mākslīgo intelektu tagad īstenībā primāri domājam par sarunu botiem, kas mums ir primāri, kas ienes tādā, varbūt tiešām popkultūras izpratnē jau arī mākslīgo intelektu, kas jau tomēr, protams, bijis ilgāku laiku apkārt. Mēs varbūt varētu domāt, ka mēs varam paļauties to, bet ja mēs saprotam, arī šo struktūru var kaut kādā veidā kompromitēt. Iespaidot ārēji. Un mēs atgriezīsimies arvien vairāk pie tās pašas situācijas, kur mēs varam noteikt kaut kādas patiesības rāmjus un kam mēs varam uzticēties. Es pieņemu, ka kaut kādu lomu tam joprojām varētu spēlēt. Un es ceru, ka spēlē vienkārši personību lomu. Proti, ir cilvēki un žurnālisti, kuriem es jūtos, ka es uzticos. Jā. Un tad es paļaujos uz to, ka ir izdarīts viss labākais, lai nokļūtu pie tās vai vismaz pietuvotos tam, ko mēs varētu definēt par objektīvu patiesību. Bet, es īstenībā pēdējā laikā tajos patiesības meklējumos aiz izmisumu, arvien vairāk jūt, ka batika nav jāpastāst kādos tradicionālos mēdījos. Man jāatzīst, es biju dziļi iegrims, teiksim, nezinu, tur Twitter burbulī. Man ikdienas tādam saturam pietika, bet tas vairs tā nestrādā. Tur kaut kāds pilnīgs sviests šobrīd notiekās. Un man nav kur uzzināt vairāk. Un es tā kā jūtu, ka es eju atpakaļ pie tradicionāliem mēdījiem cerībā, ka varbūt tur. Cerēsim, ka varbūt tur. Tu pieminēji to postpatiesības laikmetu, un tāpēc gribēju varbūt arī nedaudz pieskārties un tā kopēji sajūtē par to, kas mums pat labāk ģeopolitiski notiek, jo
Nu, ir tā sajūta, ka, protams, tu bezmazliet katru rītu mosties, tu atver to telefonu un paskaties, tak, kas ir. Bumbo vai nebumbo? Jā, kas ir nākamais, kas ir jaunākais, kas ir noticis. Un, jo pat ne no bumbo, nebumbo, jo bumbo, nebumbo tādā izpratnē ir jau status quo. Daudzējādā izpratnē. Tas vairāk tas jautājums, ko mēs ar to darām pēc tam. Tās, mani biedē tās Trumpa administrācijas izpausmes attiecībā uz sankciju mīkstināšanu, slīpsvītru atcelšanu, uz ideju, ka mēs atgriežam Kremli, Krieviju tie starptautiskie apritē, kaut jau to pašu hokeju, kas bija parādījis informāciju, kā ar hokeju spēli uzrīkot. Kas varbūt skan muļķīgi, bet mēs saprotam, ka tur ir cilvēki, kuriem tas simboliski ir ļoti nozīmīgi. Kā tu vispār jūties varbūt vienkārši par... Ne, jocīgi, protams, dieniņās. Piekam, ne jau, tādi ciniskā kolēģi saka, uz to jau gāja, jau sen, ko tu jūs brīnties, to jau varēja gaidīt. Varbūt nedaudz man izbrīnīja drīzāk tā intensitāte un ātrums. Tā konverģence, uz kuru pusi Trumpa kungs vēl bija skaidrs, bet intensitāte un ātrums man tomēr, es atzīstos, pārsteidza. Tas ir 1, 2. Kā saka, cerība mirst pēdējā pareizi. Un es neceru uz Ameriku dotajā gadījumā tik drīz ne, jo ir neskaidrs, bet šķiet, ka tā, cik nebūtu šokējuši, bet viņi tā slavena checks and balances diezko kopā neturās demokrāti. Kā viņi varēja pagrūst tādā tik masīvi un kam šitam te? Kur tad kongress, kur tad tie visur tie Trumpa tiesneši un tas izstās jocīgi. Un arī man sanāca pēc laikā uz turieni bieži braukt uz Ameriku un tur ir tas milzīgās pretrunas. Tikko bija San Francisco, tu no vienas puses var izsaukt Waymo taksometru, kurš ir pilnībā automatizēts un super, īstenībā tehnoloģija brīnums. Ja viņš brauc 25 minūtes pa San Francisco, nenormāli sarežģīto visu to vidi. Un tas tur tiešām ir. No otras puses San Francisco centrā uz katrā ielas nogarīzniet, tu redzi vismaz 10 zombijus. Ja? Tur narkotika pārņem. Cilvēki vaļājās zemē, viņiem kā pāri. Un tas ir tā drausmīgi, tas ir tā šaušalīgi, tā vide briesmīga. Nekā tāda, Mums, piemēram, seriāls sajūta. Seriāls, tas postapokaliptiskās filmās, tas tieši tā tur arī izstās un ir jocīgi. Un man liekas, ka kaut kādā veidā viņi tā kā... Un ar ko es gribu teikt, kāpēc cerība? Cerība ir, es zinu, ka varbūt pa mani daudz smiesies tagad, bet es tomēr neesmu zaudējis līdz galam ticību Eiropai. Es uzskatu, ka labākā vieta uz planētas, kur būt par cilvēku, ir Eiropas Savienība. Varbūt, ka ne bagātākā vieta. Bet ne vēl labs jautājums. Jā. Amerikā 30-40 miljoni cilvēki. Viņam ir šī food stamp programma, par ko filmās neko nerāda, vai ne? Tagad tas ieņēmumu un ienākumu starpība ir ārprātīgi. Eiropa, protams, ir par Eiropu smējās. Eiropa visādi apceļ. Eiropa apceļ amerikāņi, Eiropa apceļ tagad Saudiju un ķīnieši, klauni pēdējie. Man liekas, tomēr, ka tas, un Eiropa tiešām ir lēnīga, ja, bet no otras puses tu redzi, ka tās milzīgais, tu nevar viens tāds Trumps pārņemt varu Eiropā. Tā ziņā tā demokrātija ir lēna un patīsla, bet viņa vismaz ir turās kopā un tās vērtības, pat, ka tas, tomēr Eiropā ir labi būt par cilvēku. Un varbūt, ka šitas ārprātīgais šoks tagad, ko tas jādz tie Eiropas kunkulīšu politiķi tagad pārdzīvo, varbūt, ka viņš ir noderīgs. Varbūt nevis, ka make America great again, bet make Europe great again. Varbūt tas ir tas, ko Trumps panāks ar to šoku terapiju. It kā tie bet atkal tie prasa paziņojumi. Jārda te tāda kā Spāņi, Itāļi, kas tur Franči protestē un tādā garā. Tur ir tusiņš sācies. Vai viņi paspēs laikā, nezinu. Jā. Bet tā kā cerības elements ir kaut kāds. Jā, tu pieminēji tos food stamps, jeb laikam tas labākais latviskais, tur pārtikas taloni, kas ir arī varbūt kaut kā tāda, kas pirms kaut kādiem gadiem policija, kas arī kaut kas fenomenāls. Maz komunicēts. Jā, bet ka ir situācija, ka tos saņem cilvēki, kuri strādā. Kas pēc būtības nozīmē, ka tā ir pastarpināta subsīdija uzņēmumiem. Proti, tev nav jāmaksā savam darbiniekam pietiekami liela alga, jo viņš pārtika pierreiz saņems no pārtikas. Tas ir kaut kas grūti aptverams, un man tā kā ir kaut kāda samērā svēta ticība kapitālismam, bet kaut kur ir, acīm redzot, robeža ir jānovelk tomēr par to, ko mēs pieļaujam un nepieļaujam šādās situācijās. Paturpinot par Trumpu, arī jāatzīst, ka mani arī pārsteidz tas ātrums. Es no sākta gala nedalīju to varbūt to milzīgo sašutumu un domu, ka visi tuliņi beidzies, jo es kaut kad biju smējies, ka, manuprāt, tur ir vienkārši tāds vaiprātīgi plašs spektrs ar Trumpa administrāciju attiecībā uz Ukrainas jautājumu. Jā, ka tas pats sākums man šķita
varbūt varētu būt tā, ka jā, varbūt, ka vienkārši uzmetīs Ukrainu, un otrs variants, kāds varēs Kremlī pateikt, ka viņš ir lunis, un Trumps pateiks, manis pēc pa Kremli bliežu ar raķetēm. Jā, es nebiju gaidījis, ka tik ātri aizies tajā uzmetīs variantā. Galīgi nebiju gaidījis, ka tas nezinu, vai tā ir tāda funkcionāls tāds spriedums, ka viņi tagad uzmetīs kaut ko. Nu, jā, bet... Dzirdēju interesantu tēzi, ka Trumps, lai kāpinātu šajā reizē, šajā kadencē savas komandas lojalitāti, viņš specifiski ņem frīkus. Šiem cilvēkiem nav cerību nekad citādi, ne pie viena cita prezidenta, ne pie citas konstrukcijas, viņi nekad nebūtu valdībā. Viņi vienkārši ļoti jocīgi. Bet tagad viņiem ir šo jocīgo frīku tāda komanda, kur ir bezgalīgi lojāli. Un nekad nenodos, kā saka, no prezidentu. Tad tā cena par to ir tā viņa kognitīvā spēja, kas ir tas, kas ir viņa spriedumi. Un es nespēju, tas signāla čata epizode, tas ir pilnīgi kosmisks. Man tas ir, es pat nezinu, kā to īsti dokumentēt, jo kaut kas tas bija. Un arvien tas, kas liekas arvien neprastāk, kad ir diezgan liela varbūtība, ka tas tiešām tā arī bija, ka tiešām viņi pa īstam tā arī čatoja, ka tas nav nekāds tur fakes. Tas ir tas faktiskais fakts, jā. Tas ir wow. Nu jā, tur. Bet labi, šeit mums vēl tuvākajos mēnešos un varbūt arī gados būs vēl interesanti daudz notikumu priekšā. Jā, mēs tagad esam 20 nedaudz kaut ko runājam. Mēs jau nezinām, ka varbūt kaut kas ir ietvītots atkal. Puse pasaule ir izmainījusies. Bet labi, pievēršoties varbūt tām mūsu Latvijas lietām. Par to LMT un te. Cik tu ilgi īstenībā esi LMT jau? Ilgi, 15 gadi. Daudz, jā. Kuru iterāciju tu jau tagad piedzīvo šīm sarunām? Man grūti atbildēt. Es vispār sakaru nozarē esmu 25 gadus jau. Man savulaik es arī kāds 5 gadus strādāju Sijālā Telekom ar burtiņu, un tas jau kaut kādā manā šī diskusija bija jau tad. Tas vēl bija grūti atbildēt, iet dekādas. Man ir bijuši saikušas ar iterācijas, bet viņi nav maz. Varbūt šī pēdējā, who knows. Visi seriāli kādreiz beidzās. Visi seriāli kādreiz laikam. Kaut kad pēdējā sezona visam, bet labi. Nedaudz paprovicēju tevi un tavu samatu robežu par to, ko tu drīkst un nedrīkst runāt, varbūt šajā situācijā. Varbūt, ka man pie izējas jau gaidīja. Jā, bet ļoti daudz ir apspriestas tās samudžinātās, sapiņķerētās korporatīvās saites attiecībā uz to, kā tā visu struktūru šiem abiem uzņēmumiem. Nu, labi. Vienam ir gana vienkārši uzbūvēta, bet cik tas traucē? Kā jūs to izjūtat attiecībā uz kaut kādiem, plašākiem biznesa virzieniem, attiecībā uz kaut kādām lietām, ko jūs gribētu darīt, nedarīt, ka kaut kādi groži tur parādās no akcionāru? Lai ko mēs arī tālāk teiktu, man liekas, ir jāatcerās viens tāds fundamentāls princips, ka sarežģītiem jautājumiem nav vienkārši atbilžu. Ja? Tādā ziņā, ka tas, kurš piedāvā, ka ir tāda viena teikuma garuma atbild uz šo, tās visticamāk tā ir ezotērika. Ja? Tad ir dažādi. Kopumā es gribētu teikt, ka vēsturiski, vismaz LMT gadījumā, īpašnieku struktūra no vienas puses ir sarežģīta, bet no otras puses tas ir garantējis ārkārtīgi stabilu uzņēmumu darbu, jo neviens no īpašnieku pusēm nav guvusi acīm redzama pārsvaru. Ir bijusi, teiksim, valsts puse, ir bijusi Zviedrijas Tēlijas puse, katram kaut kāda savu plusi mīnusi. Viņi ir bijuši tādā balansā visus šos gadus. Attiecīgi Latvijas mobilais telefons ir bijis tiešām ar spēcīgu vietējo menedžmentu, ar skaidru stratēģiju, un ir īstenībā strādājis un audzis un attīstījies visus šos gadus. Pateicoties tam, ka tā īpašnieka struktūra bijusi tik daudzveidīga, tas īstenībā deva zināmu stabilitāti. Tas, kas varbūt tagad tas neparastums, varbūt tajā runāja par tām sarežģītajām jautājumiem un vienkāršajām atbildēm, ka es vienkārši tas, ko es dzirdu no publiskā diskursa, ko par to saka politiķi un tādā garā, viņi runā par SIA LMT un SIA TET apmēram ar 10-15 gadu nobīdi. Ja, jo drusku tā, tiesim, ja Tante Bauskā, man mīļā Tante Bauskā pieslēgtos, viņai būtu ļoti viegli sarunu uzturēt, jo viņa arī redz, teiksim, LMT kā mobilo sakaru operatoru, kurš viņai dod iPhone. Un, TET viņa redz kā optikas vai DSL pārdevēju, bet es varu tā kā diezgan skaidri apgalvoties, es nozarē jau 4. gadsimtu, jau tajos sencenajos laikos, kad Latelekom izgāja no monopola stāvokļa, jau tad, pirms 20 gadiem, bija milzīga piepūle, kur Latelekom kā organizācija darīja visu iespējamo, lai daudzveidīgotos. Tā ziņā, ka tu nevari audzēt savu tirgu, ja tu esi tikai fiksēto sakaru nozarē. 20 gadus
Sijā Latelekom, Sijā Latelecom un Sijā TET ir visu laiku arī gājuši relatīvi veikti. Viņi tagad ir televīzijas biznesā konkurē ar jums, viņi ir datu centru biznesā, viņi ir datu centru biznesā Ukrainā, viņi būvē tīklus Latvijā un Vācijā, tur iekšā ir daudz, un viņi vairāk praktiski nenodrošina balss sakars. Tas ir ļoti mikroskopisks tirgus elements. Tāpat arī LMT, mums ir 300 ar kapekām miljonu apgrozījums. No šī pusi veido sakaru, tad 150 ar kapekām miljonu ir sakaru, puse ir viss kaut kas cits. Un tad, kad vienkārši mēģinot vienkāršot to sarunu par to, kur ir mums 2 sakaru uzņēmumi, lai taču viņi beidzot draudzējās, kas ir ok. Mēs īstenībā, mums ir ļoti laba sadarbība īstenībā ar TETu. Tas, kas tur paliek aiz kadra, ir tas, ka vēl abos uzņēmumos ir milzīgas divīzijas ar to, kas ir kaut kas pilnīgi cits. Ja, un par to vienkārši mums ir vieglāk nerunāt, tāpēc, ka tad, kad nākamais cilvēks gudri izsakās par to, par mums kā par sakaru uzņēmumu, viņš visticamāk nespot, ko viņš runā. Bet labi, paspēlēšu vēlnu advokātu nedaudz. Es tā iedomājos, jo tas ir no politiķiem tagad riskinēs, ka tur kaut kāds aizsardzības iniciatīvas un šīs jomas lietas, ka nav uztverts liela sajūsmu Skandināvu pusē. Un es tā sēžu un domāju, varbūt viņi arī skatās. Kāpēc man piederošs, nedaudz vulgarizēšu, mobilo telefonu tirgotājs tagad ir sataisies, ka būs kaut kāds, aizsardzības industrijas flagmans? Tur ļoti vienkārši atbildi ir. Tā diskusija, protams, starp īpašniekiem ir. Es nekomentēšu, kurš īpašnieks pārstāv kādu pozīciju. To jūs varat paši mēģināt mēdījos saprast. Bet faktiski LMT galīgi nav vienīgais. Ja mēs paskatāmies Eiropā vai Amerikā, teiksim, uz Telefoniku vai uz itāļu operatoriem, viņi ļoti aktīvi, līdzīgi kā mēs, iesaistās aizsardzības nozarē. Mēs ar viņiem pat konkurējam vietām sadarbojamies. Eiropas lielākais 5G militāro tehnoloģiju poligons ir mūsu, kopā ar NBS Ādažos, kur zem vienu jumtu dzīvo Nokia un Ericssons, un uz kur brauc arī kolēģi no Pentagona strādā. Tas ir šeit. Ja? Un tas ir loģiski, tāpēc, ka, piemēram, NATO jau daudzus gadus ir fundamentāli mainījis savu doktrīnu. Ja daudz dekādas militāristi specifiski neizmantoja neko no tā, ko dara civilās tehnoloģijas, tad pēc zināmiem notikumiem viņi konstatē, ka civilās tehnoloģijas ir aizgājuši priekšā tam, ko dara militāristi ar droniem, ar sakariem, un jau daudz gadus NATO tas kuģis griežās uz to, kā saprast, kā integrēt savā doktrīnā civilās komunikācijas tehnoloģijas. Tīpaši tagad, vispārpļaujas laiks, tad mēs esam laicīgi sākuši, gadus 7 atpakaļ, mēs esam ļoti gatavi tam, lai būtu labs partneris gan NBS-am, gan NATO kopumā par to, kā tagad, kad notiek šī lielā pārbruņošanās, kā izmantot civilās IT kompetences, civilās telekomunikāciju kompetences, tam, lai sagatavotu aizsardzības spējas. Tas nav tāds, tev nav obligāti jāražo lielgabali. Tas nav tikai par lielgabaliem, kā arī Ukraina tagad parāda, ka, protams, pirmais ir, kvantitāte, karavīru un ieroču kvantitāte. Nākamais uzreiz pēc prioritātes jautājums ir, protams, sakaru un radioelektroniskā kardarbība, kas šobrīd uz frontes līnijā nenormālā ātrumā attīstās. Tieši tas, kā tu nodrošini sakaru savā starpā, sakars ar droniem, tas ir jautājums. Kā mums sokas dronu koalīcija pat labāk? Kā mums sokas dronu koalīcijā? Mēs rosamies, atbalstam, gribētos ātrāk un straujāk, bet varbūt tas, ko daudz nezina, arī pirms tam Latvija ir dronu lielvalsts. Mums ir daudzi uzņēmumi. Varbūt redzamākais, lielākais ir Edge Autonomy, kas jau daudzus gadus būvē lielus dronus, tirgo pa visu pasauli. Un arī daudz citu, ir daudz inovāciju, un kas ir arī, ko varēja redzēt dronu koalīcijas gaitā, tad, kad bija šie uzsaukumi no ministrijas un NBS, no dziļā meža, no garāžām, no visādiem stūriem iznāca liels skaits. Nebija tā kā 1, 2, 3, 4, bet 10 mazu uzņēmumu, vidēju uzņēmumu, kas bija gatavi rosīties. Kāpēc tas ir labi, ko mēs redzējām Ukrainā, tad, kad sākās ziepes, jau no Krimas laika Ukraina izvilka īstenībā brīvprātīgie. Nevis sākumā, kad valsts bija apjukusi, valdība bija apjukusi, policija bija apjukusi, armija bija apjukusi, tie ir brīvprātīgi, bet tas, kas izvilka, un tā skaitā arī tagad tas, ko Ukrainas garāžās saražoja milzīgs apjoms, ja tie ir simtiem tūkstoši vienību mēnesī, Ukrainas spēja pāri. Bet kāpēc mums neiet ātrāk? Ja tu saki, gribētos ātrāk. Tur ir tas, kas, es domāju, ka mums... Jo viens stāsts ir par dronu industriju vietējā mērogā. Otrs stāsts par dronu koalīciju šeit īstenībā. Es domāju, ka tur tas vispār ir plašāks jautājums par valsts pārvaldu un par valsts pārvaldes vērtības sistēmu, par ko esat atbildīgi jūs, kā mēdīja, es kā vēlētājs, par ko mēs esam visus šos 10 gadus veicinājuši.
un arī nesenajā diskusijā pie premjeras arī centos to pašu uzsvērt. Mūsu kā vēlētāju prioritāte, par ko mēs slavējam, vai mēdīji slavē valsts pārvaldi, ir godīgums un lētums. Gribās, lai ir godīgi un lai ir lēti. Mēs valsts pārvaldi nekad neslavējam par ātrumu. Nekad. Nav svarīgi, cik ātri kaut ko dara. Ir svarīgi, lai ir godīgi un lēti, un nekad neslavējam par rezultātu. Tādā ziņā nav prioritāte, nav no šiem vairākām tēmām maksimizēts tiek tas, lai ir godīgi un lai ir lēti. Neviens netiek atspārdīts par to, ka lēnām. Nekas nenotiek, tāpēc, ka ir kaut kāds jocīgs rezultāts. Tad pēc tam. Un tā cena par to ir tāda, ka pat tagad, nezinu, tāpat diskusija par robežas būvi, tev nāk pāri, saka, jocīgie cilvēki, tev kas tagad ir krīze. Tomēr mēs to daudzus gadus izstiepām, lai gan varējām. Tagad arī tas, kas būtu tā mūsu aicinājums, būtu arī aizsardzības nozari regulējošiem, kā saka, regulējošajām organizācijām faktiski būtu tomēr, un arī valdībai tomēr prioritizēt arī ātrumu un prioritizēt arī rezultātu. Jo šajā brīdī mums varbūt, es nedomāju, ka mums tieši burtiski no rītdiena, bet mums tādai gatavībai būtu strauji jāpieaug. Tu nevari darīt tikai godīgi un tikai lēti, kas mums ir ļoti vēlami. Bet ir jāpieņem. Būtu forši, jā. Bet tas nav, tas izraisa arī tev smaidu. Pareizi, ka es šā sāku runāt jocīgi. Skaidrs, ka varbūt es kaut kādu promotēju kaut kādu schēmu. Tas nav. Ja mēs paļaujos uz to no uzņēmuma skatu, iztēlosimies, valsts nav uzņēmums, bet ja valsts būtu uzņēmums, un ja uzņēmums prioritizētu tikai to, lai visi ir maksimāli lēti un godīgi, viņš nosprāgtu. Tu nevar, tev vajag arī laikā un vajag arī no rezultātu. Un šai komponentē par to, ka mums ir agresīvi jāsasniedz rezultāts, viņš drusku noslāpst tajā, tā visa birokrātija aug, tāpēc gribās vēl godīgāk, vēl caurspīdīgāk, vēl normatīvāk. Ierēģi pārbiedēti, ar kurām ministrijām mēs visi ļoti, ļoti baidās. Ļoti grūti cerēt, ka, nezinu, Pulkvedis, kuru te jau tikko notiesāja un izmet no spēkiem, viņš tagad ir ticis nabaks atpakaļ. Viņš tagad tādi drosmīgi un bagātīgi uzņemsies iniciatīvu un risku. Tur, nezinu, viņš jau tiesājām līdz šai baltai nodienai. Tādā ziņā, ka, protams, es zinu, ka tas ir uzbūvēts tāds baigais naids par to ierēdniecību, ja, bet vienkārši patiesi no otras puses, ko jūs tur paši neiet, kur ir tik daudz vakanču. Ministrijās. Var droši startēt un izmēģināt spēkus, kā saka, ja, un tad pastīsimies. Par LMT un TET vēl parunājot, vai tev šķiet, ka tas pašreizējais korporatīvās struktūras pārvaldības modelis ar tiem diviem akcionāriem ir pēc būtības sev izsmēls, vismaz pašreizējā veidolā? Tas, kas ir mainījies, pa lielam patiešām ir mainījies, ir tehnoloģijas mainās būtiski. Kaut kādām pārmaiņām ir jābūt, tāpēc ka fiksētās tehnoloģijas kā tādas vienas pašas nevar sevi uzturēt vairāk. To vēl cilvēki nav pamanījuši tādā ziņā, bet jau šobrīd arī Latvijas regulators ir saskaitījis, ka no ierīcēm, kas ir pievienotas no interneta savienojumiem, no 6 savienojumiem 5 iet caur no mobilo tīklu, un ir lielākā daļa naudas uz internetu un datu pārraidi iet caur no mobiliem tīkliem. Fiksētie tīkli, protams, kad ir bija un būs, bet viņi pakāpeniski konverģē uz vairumu, uz transporta tīkliem. Tad iedzīvotāji arvien vairāk grib ērtības, jo tad ērtības, ko tu vari ne visur, protams, es zinu, man tur ir kāds izlamās mani, kad, teiksim, tur no Titurgā vai kur nav sakari, man šausmīgi žēl, tam ir garāks tāds, ka tas tā ir, bet pārsvarā lielākajā daļā Latvijas teritorijas bezvadu sakari ir tādi, ka tu viņus dabūni plus 30 megabits sekundē. Tāpēc šī ātruma vairs nav nozīmes. Tev viss streamings, YouTube, high definition nāk reāli, tāpēc pakāpnis tās no mazumtirniecības fiksētie operatori pakāpeniski gaista. Un tas ir, teiksim, tuvāko 10 gadu jautājums, ar ko tās tehnoloģija pārmaiņa nozīmē to, ka būs arī kaut kāds pārmaiņas pašā biznesa struktūrā droši vien. Bet kāpēc nav Titurgā? Tāpēc, ka mums ir divi veidi ģeogrāfijas. Ir ģeogrāfijas, kur šausmīgi vajag, kur mums neļauj celt. Neļauj celt vietēji iedzīvotāji, protestē pret torni, tur neļauj celt pašvaldība, neļauj celt. Jo mēs esam uz vietējā toņa sakrāmējuši visu, ko var visu tur ar skoču, cik var tikai viss tas ir limits, ko tu vari iespiest. Tev vajag vēl vienu torni. Tipisks piemērs būtu, teiksim, Jūrmala. Ja? Tur viss tiek smuki, priedes, zemā apbūve, un cienījamie Jūrmalas iedzīvotāji, protams, negrib redzēt kādu neglītu to
torni vai šausmīgo starojumu. Viņi grib, lai šausmīgais starojums ir salas pagastā, piemēram, nevis skaistajā jūrmalā. Un, diemžēl, fizika tā nestrādā. Tev ir kaut kur jātiek klāt. Ja tev neļauj būvēt, vai, teiksim, Rīgas centrā, mums apmēram vidēji uz katru kvartālu Rīgā ir viena bāzes stacija šobrīd. Ja kaut kādā kvartālā mums nav izdevies dabūt tiesības vai iedzīvotāji noprotestējuši, vienkārši viņš nav. Tur būs švaki. Tur nav nekāda tāda maģika. Un otra veida bāzes stacijas ir šausmīgi dziļā mežā. Vai vienkārši ļoti mazapdzīvotā vietā ar smagu reliefu, kur vienkārši vēsturiski līdz šim nav atmaksājies to torni būvēt. Tas tā arī, protams, ir. Mēs neesam pilnīgi absolūti, bet ir šīs divas galējības. Visi pierīga, tipiski pierīgā ir daudz, kur ir tas, kur mēs jau Rīgas centrā, kur mēs cīnāmies par tiesībām vispār uzbūvēt. Un tā arī īstenībā bijusi liela diskusija arī, kā saka, ar likumdevējiem par to, ka ir viens no cilvēktiesībām būtu arī tiesības uz sakariem. Ja? Jums neviens nejautā, ja, teiksim, Latvijas grib nolikt savu skapu, viņš vienkārši tur viņu noliek pareizi. Tur nav tāda diskusija, vai tas tā būs. Ja? Tas pats arī droši vien būtu jābūt kaut kādā veidā, ka tu vari tomēr tos sakars un drīkstētu būvēt tomēr. Piemēram, ja mēs atmetam pilnīgi visas tās korporatīvās struktūras attiecībā uz LMT un TET un iedod tev abu uzņēmumu atslēgas. Tas tie paliek divi uzņēmumi vai tas par to par vienu uzņēmumu? Tas ir ļoti provokatīvs jautājums. Protams. Ļoti provokatīvs jautājums. Es droši vien, laikam, es teiktu, ka tā sistēma ir sarežģītāka nekā tikai divi uzņēmumi. Šī nav tas seriāls Three Body Problem. Ja? Šis ir vairāk kā divi body. Latvijas Republikā valstī piederošiem entajiem uzņēmumiem pieder maģistrālā infrastruktūra. SIA-TETam ir daudz optikas, valsts aktīvsabiedrībai LVRTC ir daudz optikas, Latvijas Energo ir daudz optikas, Latvijas dzelzceļam ir daudz optikas. Pat kultūras ministrijai ir sava optika. Ja, tādā ziņā mēs esam diezgan fragmentēti. Ja. Ļoti fragmentēta šī kritiskā infrastruktūra, un tā viena no diskusijām, kas šobrīd arī cirkulē, ir ideja par to, ka varbūt ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju, būtu jēga beidzot šo te fragmentāciju latvisko pārtraukt un nocentralizēt kritisko. Te būtu viens šo kritisko bloku, lai mums ir visiem operatoriem pieejami un arī labi valsts kontrolēti un regulēti, kur bez jocīgiem dalībniekiem arī šī kritiskā infrastruktūra. Un tas būtu tāds viens diezgan, manuprāt, loģisks virziens. Jā, tas būtu tas. Es domāju, ka, protams, kad arī un tad, ja tas tā notiek, droši vien, ka tad būtu leģitīms jautājums par to, ka varētu, tad droši vien arī pārējie tirgus dalībnieki neiebilst par to, ka arī saliek kopā šos te gala klientus, jo ja mēs visam izdarām vienkārši matemātiku, saliekot kopā TET un LMT, tādā veidā, kā tas tieši šobrīd, mēs esam milzīgi. Mēs kontrolējam vairāk kā 2/3 no tirgus. Varētu būt, kad ir jautājumi. Tā kā es domāju, ka tas jautājums par kritisko infrastruktūru, viņš nav neloģisks. Kā īpašnieki nolēms, tā būs brīnišķīgi, protams, bet tas būtu kaut kāds tāds viens virziens, kurā būtu vismaz vērts pastīties. Vai nav tā, ka LMT vēsturiski ir bijis vairāk pret apvienošanu un TETs vairāk par? Mēs esam ne par, ne pret. Latvijas mobilam telefonam ir bijis gan skaidra stratēģija. Latvijas mobilais telefons un TET vienmēr ir labi sadarbojušies. Jau 20 gadus mums ir daudz kopīgi projektu. Piemēram, lielu daļu savu transporta tīklu mēs esam būvējuši kopā. Piemēram, mums tagad ir arī mēs daudz satura pērkam kopā. Ziņā, tajā zonā, kur šī komerciālā sadarbība ir jēdzīga, viņi tur vienkārši notiek. Mums ar to nav nevienam ar sveci blakus un jāstāv un jāpalīdz. Tā kā mums sadarbība ir ļoti spēcīga. Jau šobrīd varam iet arī dziļāk. Es tur neredzu lielu. Tā var darīt. Tā lielā prioritāte, bet sakaru tēma ir veca tēma. Latvija līderis Eiropā ar šo. Mēs esam labākie Eiropā abos parametros. Latvijas iedzīvotājs ir jaudīgākais mobilo datu lietotājs. Neviena cita Eiropas valstu iedzīvotājs nelieto tik daudz mobilā interneta, kā mēs pat ne Sominē. Un arī mēs paskatāmies uz optikas pieejamību. Optikas pēc optikas pieejamības Latvija ir līderis. Nekur citur Eiropā optika nav tik plaši pieejama kā pie mums. Ar to es gribu teikt, lai arī kas bija labi, slikti, bija grūti vai kā. Rezultāts mums ir labākais Eiropā. Tad visi pārējie, mēs varam viņus pamācīt, kā ir jādara. Ja? Mēs tad 150 gadu inženieru zinātņu vēstures izglītot klientu un pareizi finanšu modeļi un konkurence ir novedusi pie tā, ka mēs esam labākie. Bet vai nav tā, ka uzņēmumi viens otru nedaudz kanibalizē? Proti,
Viens ir stāsts par to, ja es kā, privāts akcionārs, piemēram, skatoties uz abiem uzņēmumiem. Viens stāsts ir par laiku, kad bija mājas telefons un bija mobilais telefons, un nosauksim to tā. Ir loģiski. Bet tajā brīdī, ja tie korporatīvie brāļi izaug par korporatīviem konkurentiem un sāk abi ražot un konkurēt ar saturu, abi ražot un konkurēt ar interneta risinājumiem, vai nav tā, ka kaut kāda, labi vienalga, vai tie būtu zviedri vai tie nebūtu zviedri, bet ka kaut kāds akcionārs, kuram ir tīri privāti interesi, nevis varbūt sabiedriski interesi, skatās uz to un domā, bet man tie uzņēmumi neēd viens otram. Kā pat te mēs, tā jau tāda ekonomikas klasika, protams, ja jebkurš komersants gribētu kontrolēt 2/3 no tirgus. Acīm redzamā iemesla dēļ, ka tad varētu mazāk investēt un ātrāk celt cenas. Tas ir diezgan skaidrs. Jā. Tas nav nekāda maģika. Protams, ja gribētos gūt profita maksimumu no tirgus, bet Eiropa ir ieguldījusi milzīgi piepūli, lai šo nepieļautu. Ja, tādā ziņā, ka Eiropa gribētu dzīvot to dzīvi, kā dzīvo Latvija. Vācija no mums atpaliek 10 gadus. Ja, viņi ir telekomunikācijas ziņā. Viņi ir atpalikuši, un mums ir daudzkārt labāks stāvoklis nekā ir Vācijā, jo mums ir bijusi spēcīga konkurence, spēcīgi uzņēmumi. Un tas, kas ir mūsdienu īstenībā pa īstam galvenais jautājums, nav telekomunikācijas, nav galvenais jautājums. Galvenais ir, kā Latvijas lielos uzņēmumus padarīt eksportspējīgus, kā padarīt Latvijas lielos uzņēmumus spējīgus piedalīties aizsardzības nozarē, kā veicināt inovācijas lielajos uzņēmumos. Kāpēc? Tāpēc, ka Rietumē Eiropā un Amerikā absolūti lielākā daļa R&D ieguldījumu nāk no lielajiem uzņēmumiem. Nevis no startupiem, nevis no valsts, bet, Zviedrijā 20 uzņēmumi saražo 60% visas R&D investīciju masas. Ja? Un tas ir tas, ko, ja jūs paskatāt, kas ir Latvijas lielie uzņēmumi, tur ir 2 veidu uzņēmumi. Ir ārvalstu filiāls, kas ļoti varbūt neaizraujās ar R&D, un ir valsts un pašvaldībām piederošas kapitāla sabiedrības. Un ir daži brīnumbērni, tā kā Microtics, piemēram, vai Latvijas Finieris, ja, kas ir tie skaisti, bet viņi vienkārši ir maz. Un ja mēs specifiski diskriminējam lielos uzņēmumus, ko Latvija ļoti aktīvi dara, tagad ir vispār labāk. Tā diskusija jau no gada 7 jau viņi iet par to, ka pakāpeniski būtu jāatrod veids, kā Latvijas lielie uzņēmumi varētu piedalīties. Darīt kaut ko citu nekā to, ko ir nolēmusi PSRS valsts plānu komiteja. Tu cērt mežu saskaņā ar, Brežņeva lēmumu, tad viņš tā arī tagad viņi arī cērt arī pie von der Leyenas. Ja? Un tā kapacitāte lielajos uzņēmumos ir. Es esmu intervējis visus. Ja? Es zinu, ka visi vairāk vai mazāk, kurš slepeni, kurš kā kaut ko dara arī inovatīvi. Jo pēc būtības no tādas personāla atlases viedokļa jau baigi neatšķirās, vai tu no tirgus atlasi cilvēku priekš, no Svetbankas vai priekš Latvijas valsts no mežiem. Tie ir tādi paši homo sapiens ar kādiem talantiem un spējām. Ja? Tāpēc es domāju, ka tā galvenais jautājums ir, kā iespējot to, ka Latvijas lielie uzņēmumi dara kaut ko vēl papildus un audzē savas spējas, darīt kaut ko vēl pret to, ko viņi darījuši. Sakar, tas ir garlaicīgi, tas ir done. Mēs esam jau tagad labākie. Vai šiem 2 uzņēmumiem, LMT ir neizmantots vai varbūt ierobežots potenciāls eksportā? Pirmkārt, mēs esam jau eksportā. Gan mēs, gan TEC, kā jau minēsim, ka mēs gan TEC, lielāks potenciāls. TEC un LMT ir 2 paraugi tam, kā varētu būt, jo šī daudznozara pieeja un diversifikācija gan TEC, gan LMT ir bijusi modē jau sen. Piemēram, tādā piemēru. Mēs esam Baltijā lielākais viedo ierīču remontētājs un atjaunotājs. Tad Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mums 11,000 iPhone datoru iziet ar mūsu cehus, ar mūsu inženieriem, un ja mēs varēsim, mēs iesim arī no Skandināvijām, būsim lielākie arī tur. Ja? Vienkārši kā piemērs, tas ir iespējams, šādas spējas mums ir. Vai viņš ir neizmantots? Es domāju, ka ja īpašnieki par to vienotos un ļautu, tad šo eksporta spēju varētu audzēt daudz agresīvāk. Tā ir, protams, jā. Tur tā liela... Pat labāk šīs vienošanās nav. Es domāju, ka tā lielā diskusija ļoti skaidra ir
ir varbūt viens īpašnieks, kurš vairāk gribētu, ka mēs fokusējamies uz mājas tirgu un uz sakariem, un ir cits īpašnieks, kurš grib eksportu, inovācijas un šo te vispārējo. Es atļaušos izteikt traku pieņēmumu, ka Zviedri ir tie, kuri negrib sev konkurences ārējos tirgos. Tas ir TV3 speciālisti viedoklis. Es tiešām nevaru komentēt. Pie tā arī paliksim. Un noteikti skatīsimies, saprotu, aprīlī varbūt jau tiekam līdz kaut kādai lielākai skaidrībai par to, kā tālāk virzās. Pavasaris skaisti, kaut kā liela skaisti jauns sākums pareizi. Bet es tev gribēju apjautāt par vēl vienu lietu paturpinot. Tu joprojām esi interneta asociācijā? Jā. Es joprojām. Tas vadīts, ne? Tad pie īstā adresāta apmēram. Klausies, es daudz par šo esmu domājis, un es gribu, nezinu, kādu, kurš man var atbildēt skaidri. Es skatījos to ņemtni ap latvija.go.lv. Stāšu šodien. Mums ir čābīgi tajā jomā vienkārši valstī ar spēju uztaisīt lietas, vai arī mēs vienkārši kaut kā iekoncentrējamies uz tiem negatīvajiem piemēriem, un tad kādi tās vienkārši johaidi ir ārā, cik var. Tad Latvijas valsts pārvalde, protams, mēs viņu lamājam, daudzam tādā garā. Un arī tas interfejs ir diezgan tāds lempīgs. Tas tiešām ir. Nav smuki. Tiksim līdz pretargumentiem. Sāksim ar kaut ko tādu vienkāršāku. Tad ir visi Eiropas līmeņa mērījumi. Mēs esam viena no digitalizētākajām valsts pārvaldēm. Tad vienmēr var labāk. Bet tu nevari sākt katru rītu pie spoguļa to, kāds esmu klauns un nesmuks. Nav tik traki. Tev nekas šodien nesanāks. Tādā ziņā, ka ir ieguldīti, un īstenībā tā cena ir bijusi ļoti dārga par to. Mēs esam 100 miljonu katru gadu guldīts. Kas par to maksāja? Uzņēmēji par to maksāja. Tāpēc, ka mazais un vidējais uzņēmējs netika apkalpots no IT nozares puses, jo IT nozares resursi izsūca vai lielie ārvalstu uzņēmumi vai valsts pasūtījums. Tas, kas palika pa vidu, saucamies mazais vidējais uzņēmējs, netika apkalpots, tāpēc, ka vienkārši visi pieejamie IT resursi gadiem, dekādēm kapā uz valsts digitalizāciju. Viņa nav skaista, viņa nav varbūt pilnīgi superīgi loģiska, tur visādi brīnumi ir, bet kopumā tur ir ieguldīta milzīga nauda. Un tā, kad mēs tikko bijām cienījamais Valaņkungs uzstājās gada nogalē Vācijā, pašvaldību vadītājiem un pateica, ka Latvijā visu būvniecības procesu var izdarīt pilnībā digitāli, zāle noilsās vienkārši. Tas Vācijai neiedomājami. Ja? Tas tur strādā. Elektroniskais paraksts Amerikā tā arī nav iestājies. Tas, kas mums šeit pilnīgi ikdiena, ko izmanto tūkstošiem cilvēku, tas mums ir. Tas, kas notiek atkal citā ziņā, tas, ka, protams, ka valsts nav komerces organizācija. Un tādu brīnumu kā CSDD, kas ir dabiski kaut kādā veidā, viņu DNS-ā ir klienta orientācija nejauša vai jauša, vai ir konkrēti vadītāji nopelns, viņi tur ir iestājusies. Tas ir brīnums, ja? Ir ļoti grūti sagaidīt. Ne baigai piepolē, būtu jābūt, lai mēs varētu cerēt, ka visas tās organizācijas, viss viņu user interface un user experience būtu tāds baigi, tā kā saproties Instagramā. Tas tā, veselība ir diezgan nesmuka, tas tā ir, es piekrītu. Bet no otras puses, vai es kaut ko nevaru izdarīt tur? Es varu izdarīt visu kaut ko. Ja tur ir vēl viens jautājums, kāda tā ir un cik tas ir izmaksājis. Tas arī diezgan... par to pārslodzi. Ja? Es tikai gribētu paturpinām par pārslodzi. Sakarnieku māķecību. Ja? Tad, kad telē vai bitē kaut kas nobrūk, mēs neņergājamies par viņiem. Un viņi arī par mums nē. Tas bija tāds māķecības, neviena sistēma nav 100% droša. Tas, ko varēja nojaust no tiem druskām informācijas, protams, šķietami, ka sistēma nobruka pie vienkārši pēkšņi strauja klienta skaita pieplūdumu, kurš varbūt nemaz nebija tik milzīgs. Ja? Bet tā var gadīties. Un tas ir pietiekami skaidrs, kas ir jādara, lai to novērst. Tas nav nekas pārdabiski grūts. Tas, kas ir tas tracis, ir milzīgs. Tas varbūt par to mūsu prasīgumu līmeni. Tas īstījās vienkārši pēc vienkārši kļūdas. Es gribu uzsvērt vēl vienu lietu. Ja valsts man pasaka, un es atvainojos, bez mazliet dažkārt tāda sajūta, ka ar ieroci draudot pie deniņiem, nāc uz latvija.go.lv. Šī būs tā vieta, kur mēs tevi sazināsimies. Un tad viņiem mani sazinās, un es tā kā nedodu Dievs, ņemot vērā, ka tur reti, kad daudziem cilvēkiem vismaz tā sajūta ir, ka reti, kad kaut kas pozitīvs atnāk. Tad skaidrs, ka tas cilvēks reiz tā drabošām rokām iet iekšā un skatās, un gan lielā skaitā. Es neesmu entuziasts jautājumu tam, ka šādai e-adresē būtu jābūt. Mans personīgais viedoklis, tā ziņā, ka gluži labi varēja iztikt arī ar e-pastu, un tas būtu bijis krietni humānāk. Man liekas, tas ir tas par tām ierēdniecības birokratizāciju, pārmērīgu regulu pildīšanu, visiem tādiem brīnumiem, kas noved pie tādas pārspīlētas
pie pārspēlēta ordnunga, kas izstāsta šitā. Tas nav humāni, nav ērti un nav smuki. Un, ja kādam gribās samazināt birokrātiju, tad tu varēsi nomērīt to rezultātu pēc tā, vai tas kļūst cilvēcīgāk eventuāli. Šis nav humāni, protams. Un tas kādam ierēdnim kaut kur ir ērti. Šis nav intuitīvi. Jo tādās situācijās, kurā tu saņem savu Gmail e-pastu, ka tev ir atnācis paziņojums latvija.go.lv, ko tu atver un pēc tam uzzini, ka ir saņemts paziņojums VDDS, un pēc tam te uz VDD. 32. Come on! Te nav ko komentēt. Šeit nav 32. anekdote. Ja? Tas ir tur bez komentāriem. Bet toties kārtība. bet es saprotu, ka mums ir varbūt kaut kāda tā lieta, varbūt neredzētais šitiem gadījumiem arī to gan lielo skaitu lietu, kas mums sanāk, ja? Šajā tur ir divas lielas lietas. Pirmā lieta ir, protams, pašapziņas jautājums. Mēs esam ļoti skaudīgi un ārkārtīgi ambiciozi latvieši. Un, ja kaut kas tam izklausās pēc tāda kārtīga attīstības dzinuļa. Jā, jo ja tam kaimiņam ir kaut kas labāk, to ir grūti pārdzīvot. Objektīvi grūti pārdzīvot. Tikko cienījamais Slaviņa kungs Twitterī bija iepastējis, ka Latvijas ekonomika pieaugusi 5,8 reizes kopš 2000. gada. Tas jau nav tik švaki, tas ir vairāk nekā Polija un tādā garā. Tas ir smuki, bet mums gribās labāk, un mēs arī uzskatām, ka mēs esam unikāli. Jā, tādā ziņā, ka tās diskusijas parasti ir tikai par to, kur mēs esam pirmajā vai kur mēs esam pēdējā vietā. Nekādu citu stāvokļu mums īsti nav. Jā, mums ir tāds labākie vai sliktākie. Tāds zinām apsēstība pašiem ar sevi, laikam, tomēr liecina. Tas no vienas puses. Bet mazai tautē tas neizsaka, man šķiet. Ir ok. Bet no otras puses, protams, ka ir tas, ka ir arī tas, ka tomēr valsts pārvaldē ir ļoti viegli tāds baigais šurumburums notiek, kamēr tos lēmumus pieņem. Tur tāds ķīsels un tur tā. Bet, ka viņas pieņem, tad tur ārā ir pa īstam lielas un milzīgas organizācijas, kas ievēro kontroli. Jā, ir valsts ieņēmuma dienas, 5000 cilvēku, un tādā garā ir tūkstošiem ministrijas. Tagad mazāk ir video. Jā. 4000. Vienalga. Tādā ziņā, ka ministrijas, ko mēs vienmēr kaut ko tādu milzīgu asociējam, jā, viņas tikai maziņas ir. Bet kontrolējošā masa ir, tur ir armija, un tur ir kārtīgi, tur ir Deutschlands arī rīktīgi. Tā ziņā, ka ja kaut kas izšļūts cauri un paliek par normatīvu, jā, tad to mēs taču mākam viņu izdaudzīt līdz nāvei, ka viņš tiek ieviests. Un par tiem normatīviem, mums tagad ir tā, mums pēc būtības, mēs kaut kā atdalam to stāstu, bet tas stāsts sajūtas ar bieži vien kopā, un mums tagad ir tā jaunā rīcības grupa, darba grupa attiecībās birokrātijas mazināšanu. Un tur uzņēmēju organizācijas klāt uzticēts Raivim Krombergam vadīt. Līdzīgi kā tur tiešām var apstīties, kā mēdz iegooglēt vārdus un skatīties Google Trends, cik bieži to googlē. Līdzīgi tas pats mums ir birokrātija, tas uzplaiksnīgi pa laikam šī vēlme apkarot to. Un jūs arī kaut kādas lietas būvējat, uzstādat visu pārējo, kā tev pašam šķiet, cik tur ir izcināms, un pie reizes jau jautājums vienmēr atgriežas pie tā, ka mēs paralēli šo stāstu, kad runājam to tēriņu mazināšanu valsts pusē un birokrāti. Lai gan man jau šķiet, ka ja tev ir mazāk birokrātijas, ir arī uzreiz situācija, kurā mazāk vajadzīgi, kas apkalpo birokrātijas, tad arī mazāk zoga. Tādā ziņā, jo vairāk likumu, jo vieglāk nozakt. Tas varbūt ir pret kontraintuitīvi. Jā, es tieši gribēju teikt. Jā, bet tā, kad ir skaidrāki, likumi ir skaidrāk, kas ir labi, kas ir slikti, jo ir sarežģītāk likumi, jo vairāk uzdzīvo skēmotāji. Tas, man patīk, acīm redzam. Bet par to birokrātiju, arī mēs esam liela organizācija. Mums ir 1300 cilvēku grupā dažādos uzņēmumos. Ja? Un tev neizbēgam ir birokrātija, viņi nevar pastāvēt bez birokrātijas. Nē, tev vajag struktūru, protams. Jā. Un tur arī vienmēr kaut kas aizaug. Tas ir neizbēgams. Tas tā kā dabā, ja tev nezāles pa laikam, viņas tur tev pa laikam ir jāravē. Tas viens šķirklis, ko mēs mēģinām darīt, jo arī mums ir ļoti daudz kolēģi, kas ir ļoti rūpīgi un kārtīgi. Un ja tev nav tāda limita, kad tu līdz kuram brīdim tu esi kārtīgs, tu to vari darīt mūžīgi, to kāpināt. Ja? Un tad tas viens šķirklis ir, tas jau cik maksā šī kontrole, kurš maksās par šo kārtību, kurš par to, jo tad bieži vien tad arī to redz valsts pārvaldē, ka tad kontrole ir absolūts labums, kas ir nenormāli labi, jo vairāk kontrolas, jo labāk. Un ļoti reti tīri teorētiski jābūt šim pašizmaksas aprēķiniem, bet tad kurš maksās par šo kontroli, kurš maksās par visiem tiem uzraugiem, kurš maksās par ietekmi uz biznesu, par to nav ir bezatbildība īstenībā. It kā no vienas puses ir runāts par izmaksu attiecu, bet faktiski tu visas sistēmu kopā neviens neredz totāli kopējo izmaksu tam, cik šis te
ordnunga neprāts maksā mums visiem. Un tas, izdomāšu, kā labāk nodefinēt šo jautājumu, bet tas risinājums. Nu, protams, visi ir paironizējuši par to, ka likvidēsim birokrātiju ar darba grupu. Un es saku, ka kaut kā vismaz gribu iedot to nezinu, iespēju. Arī varbūt tāda sajūta līmenī, ka, lai jau tie cilvēki kaut ko pamēģina, varbūt uzlikt to, nezinu, pirmo soli uz galdu un pēc tam skatīties, kas tālāk. Vai kāpēc tavuprāt nesanāk vai nav sanācis līdz šim? Jo es atceros tik daudz šito formātu, ideju, domu, platformu, kurās mēs tūliņ izskaudīsim. Tāpēc, ka mums nav izdevies tikt no soda kultūras. Tādā ziņā, ka mums ļoti gribās sodīt, izvilkt domu laukumā to naidīgo slikto ierēdi, no viņi tur kārtīgi, kā minimums nopērt, jā. Un ierēģi tiek ļoti biedēti. Tas nekādā veidā netraucē schēmotājiem zakt, nekādā veidā, jā. Bet faktiski tas, kas notiek, ir, lai samazinātu zakšanu un lai samazinātu birokrātiju, ir jāļauj ierēdnim kļūdīties, jāļauj uzņemties risku, kaut kādai luftei ir jābūt. Ja tu esi tur visu sistēmu tādos ēžas cimdos, tas kļūst arvien dārgāk un dārgāk un dārgāk. Un šis ir kontraintuitīvi, šo kādam ir jāiemācās pārdot. Publikai, ja? Bet pat labāk mēs kā uzņēmums ļoti daudz sadarbojamies ar valsts pārvaldi. Dominējošā tēma ir bailes, kas kavē. Mums ir bijuši visādi, kas daudz nevar būt atklāti, ja, bet ir bijuši daudzi ļoti steidzami, ļoti svarīgi tur lietas, kas ir jāizdara, piemēram. Ja? Un visi ministri vienojās, visi darām, mēs esam arī tur sagribēji. Bet pēc tam līgumu tu slēdz 5 mēnešus par šo pašu jautājumu. Un tas kaut kas notiek jocīgs. Un tie cilvēki apakšā vienkārši baidās. Un tad es domāju, ka bailes ir fundamentāls šķērslis tam, lai mēs paliktu lētāki un ātrāki. Proti, bail. Tāpēc, ka tev sodīs. Tā situācija, jā, ka ja ir lēmums iet pa labi vai pa kreisi, un viens ir pareizais, viens nepareizais, varbūt ir pat ērtāk palikt uz vietas. Pamatā jau nopirktās maskas, sarunāja lidmašīnu, aizlidoja, atveda. Par to būtu jāiedod kaut kāds tur ordens vai kaut kāda prēmija. Jā, tas bija interesants laiks. Bet pēc tam 6 mēnešus tevi vazāties skatā pa mēdījiem un visādi apceļ. Ja? Kas ir tas signāls, ko mēs ar to noraidām, vai ne? Kā labāk neko? Labāk neko. Labāk būt un stingri pēc reglamentiņa, vai ne? Mazs pelēks un ideāli vēl guļošs. Bet tam mēs brīnum, ko viņi tik lēni, tik neelastīgi un tik šausmīgi. Un kāpēc nav smuki vispār? Jā, kāpēc nav smuki, jā. Nē, es atceros, man šķiet tas bija, bet es varu sajaukt, man šķiet tas bija Daniels Pavļus, kad bija ekonomikas ministrs. Bija kaut kāda intervija pie viņa, bet lai viņš man piedod, ja es sajaucu, kurš tajā laikā bija ekonomikas ministrs, un bija kaut kāds standarta dokuments. Jānovīzē tur entiem iestādēm, cik tur tie 6, 7, 8 paraksti un viss pārējais. Un tad bija tā situācija, kurā kāds bija tur aizmirsis nepareizu atsaukt, ielikt vai kaut ko tam līdzīgi, vai nedodies, tur komats nebija tajā vietā, kur vajag. Tas bija protams, bija šī nopietnāk, tur kaut kas nebija līdz galam pielikts. Un tad ir vēlreiz tā cilpa ar 7, 8 parakstiem un visu pārējiem saprot. Nu jā, bet tur jau... Bet hei, lai mēs pabeigtu uz pozitīvas nots. Mēs pabeigsim uz pozitīvas. Kāpēc pie mums uz mūsu poligonu, 5G poligonu brauc amerikāņi? Tāpēc, ka mums ir mazāk birokrātijas. Tāpēc, ka viņiem Amerikā birokrātijas daudz vairāk. Ja Pentagona dūži grib rīkot mācības ar slēpēšanu, viņiem paiet gads, kamēr viņi tos saskaņo ar aviācijas pārvaldi. Viņi ir šeit, tāpēc nevis tāpēc, ka mēs būtu bagātāki vai gudrāki, vienkārši mums ir ātrāki, tāpēc, ka mēs esam mazāk birokrātiski, mēs esam mazāki, mums ir ciešākas saites, labāka sadarbība, un lai ko mēs par sevi domātu, mēs esam ātrāki, un viņi mūs apskauž. Ja? Tā kā atkarīgs, kā tu uz to paskaties pareizi. Tas gan, jā. Un no pēdējām lietām, par ko es vēl gribēju parunāt, mums ir tāda, nezinu, cilvēks ir mūžīgi skatīties, laikam, kā, deg uguns, līsta ūdens un valsts risina birokrātiju un demogrāfijas problēmas. Jā, kā tu risina demogrāfijas problēmas?
Ui, es privāto dzīvi tur pie sevis šo. Okay. Labi, es tā tikai. Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Katram plecs ir jāpieliek, lai jā. Mums ir, mēs sagaidījām šo īstenībā, jau tiešām tradīciju izveidošos variantu, jo tā mums bija vairākas reizes, ka mums tomēr labklājības ministrs, un tad viens no pirmiem darbiem, ko dara jaunais labklājības ministrs, nes uz valdību papīru, ka mums vajag dot šo ierasto jau pabalstu, kas ilgstoši ir. Par trīnīšu piedzimšanu pozitīvs notikums vispārējais, mēs tagad esam nokļuvuši līdz tam variantam, ka tā statistikas skaitļi ir tik pabeidīgi, ka it kā izskatās, ka varbūt arī vismaz publisko vēstījumu ziņā, kas nāk no politiķiem, no valsts amatpersonām, vismaz tas ir izkristalizējies līdz tam, ka varbūt šogad kaut kā. Bet kā tev šķiet? Tur ir ļoti maz, kaut kāda loma politiķiem tajā visā, protams, ir, bet tikai ilgtermiņā. Tad dzimstības indeksi uz planētas krītās kopš 1970. gada. Dzimstības maksimums uz planētas bija 1970. gadā. Kopš tā laika viņš krītās visur, dzimstība visur samazinās. Lielākajā daļā planētas dzimstība ir zem atražošana, kā to pareizi sauc, atjaunošanās līmenis, zem slavenajiem 2,1 bērni. Jā. Izņemot Āfriku, varbūt vēl dažas vietas, bet pārsvarā visur Āzijā, sen jau Korejā, Ķīnā, Indijā pilsētās jau ir mazāk kā Latvijā dzimstība. Āfrikā ne, protams, un vēl šur tur, bet mažoritātu valstu populācija samazinās. Un arī mēs pirms brīžu runājām par to cilvēks kā sugas pielāgošanos, tā arī būs viena dabiskās atlases parametrs, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēkam, kas ir tas gēns, kas nosaka, ka tev labklājībā dzimst bērni. Kaut kādiem cilvēkiem bērni tomēr dzimst, un tas būs gēns, kurš izdzīvos pēc 2, 3, 4, 5 paudzēm, tas būs tas gēns, kurš būs palicis pāri. Un tam ar valdību kaut kāds sakars droši vien, kad ir, jo kopumā jau noteikti var vairāk, labāk, vēl, es arī noteikti to atbalstītu abām rokām, ka vēl vairāk atbalstīt ģimenēm noteikti. Taču tas fundamentāli to trendu nemainīs. Tādā ziņā, ka tas, kas ir tie lielie signāli no ārējās vides, nosaka to, vai vispār pāris, kā saka, izveidojās, vai viņš jūtās tik droši, lai tie bērni rastos, un vai vispār, un kas ir tā vērtību sistēma dienas beigās, jo tas ir daudzkārt nedrošāk laikmeti bijuši par šiem, kad bērni dzimst daudz vairāk. To demogrāfijas faktori ārkārtīgi daudz. Valdība mazlietiņi varbūt var piekoriģēt. Ja tev tieši aizbrauc no valsts pirms 10, 15, 20 gadiem ģimenes tieši bērnu, kā saka, radāmajā vecumā, tad, protams, tev ir bedra tīri matemātiski. Ja tu tagad viņi brauc atpakaļ, tas ir forši, mums tas tā bilance ir laba, tad ir pilnīgi nekorekts leņķis, ko vispār nekad mēdījos nekad neapskata arī etnisko dalījumu šim te visam, kam dzimst, kam nedzimst bērni, un kādus signālus, kurš etnos no ārējās vides saņem un kā jūtās šeit. Latvijā, kam bērni dzimst, kam bērni nedzimst. Jā, tādā ziņā tas visā mērā ir par lielajiem skaitļiem, demogrāfija par lielajiem skaitļiem, un tur tomēr demogrāfijas gadījumā cilvēks ir, tā ir suga, jā, viena no dzīve. Viņi ir signāli, ko tu saņem no biotopa, jā, kā tu kā suga reaģē. Tas ir drusku sarežģītāk nekā ministrs kabinets sēde vienkārši viena. Ko tu domā ar šo etnisko sadalījumu? Nē, es domāju par to, ka varbūt tā pieklājīgi izsakoties, latvieši ir baigie ķērpīši, jā, un tādi izdzīvotāji. Latviešu dzimstības rādītāji atšķirās no lielākā daļa citu etnietu. Mums viņi ir drusku labāki, bet drusku nav nekā baigi. Jā. Tas nozīmē to, ka acīm redzot ir kaut kāds signāli, kāpēc latvieši man jūtās drusku drošāk. Bet arī pat drusku drošāk, es domāju, ka pat ģeopolitiskā situācija arī nav tāds. Mums katram ir kādi draugi un paziņas, kas tagad fantazē par pārvākšanos uz, tur Spāniju vai uz jā, protams. Nebūtu vēl. Ja, tas arī nav tāds, ja tu dzīvo tādā draudu ēnā, arī tāds jautājums vai tev. Bet no otras puses, es redzu arī apkārtnē, ka tas vecums, kurā bērni dzimst, tomēr būtiski pagarinās. Ja? Es zinu dāmu, kurai piedzima pirmais bērniņš 49 gadu vecumā. Es man lieku, wow! Bet var, ja grib. Ja? Ja grib, tad var.
ko arī novēlu. Pie tā arī paliekam. Paldies tev liels. Paldies. Atgādinu, ka ciemos pie mums šodien bija Ingmārs Puķis, LMT viceprezidents. Un saku paldies arī jums, skatītāji, klausītāji. Skatieties un klausieties podcastu Piķis un Ģēveles katru piektdienu portālā TV3.lv sadaļā Piķis un Ģēveles, kā arī meklē mūsu TV3.lv YouTube un Spotify profilos. Līdz nākamajai reizei. Atā!